Labvakar, skatītāji, kas skatās mūsu tiešsaistē, un labvakar, skatītāji, kas skatīsies ierakstu. Šī ir jau 4. saruna par sarunām par veselību. Visus ierakstus varat vērot Veselīga Rīga Facebook lapā, Veselīgs Rīdzinieks mājaslapā, Spotify sarunas par veselību un 2 gan YouTube kanālā. Šīs tiešsaistes sarunas par veselību organizē Rīgas valsts pilsētas pašvaldības labklājības departaments, un šovakar uz sarunu esam aicinājuši uzturu speciālisti Alisu Kinzulu-Dunausku par tēmu, vai stresu var apēst. Labvakar! Sveiki! Varbūt dažos vārdos par sevi. Esmu uzturu speciāliste daudzus gadus. Droši vien man tādas tuvākās, mīļākās tēmas ir pārtikas psiholoģija vai emocionālā ēšana, kam ir ļoti liela saistība ar stresu. Un ļoti daudz darbojos sporta jomā, kā sporta uzturu speciālists ar sportistiem. Tā arī man ikdiena paiet. Kur tev var sastapt? Mani var sastapt visur. Es esmu tāds klejojošais ganiņš, kur vajag tur esmu. Visur. Labi. Tad sāksim mūsu sarunu. Tad stress. Kas tad ir stress? Kā mēs varam saprast, ka mēs izjūtam stresu? Tas patiesībā ir diezgan grūts jautājums, ja nepiekritīsi. Jo patiesībā stress, tas ir tas mirklis, ko ir ļoti grūti izmērīt. Un tas ir tāds baigais individuālais faktors. Ja kas vienam ir milzīgs stress, otram varbūt ir absolūti nieciņš, vai ne? Bet ja mēs tā globāli skatāmies, ir 2 veidi stresi. Ir pozitīvs stress, negatīvs stress. Stress jau ir laba lieta, tas jau vajadzīgs cilvēkam. Nebūtu stresa, mums nebūtu absolūti nekādas motivācijas darīt lietas, virzīties dzīvē un kaut ko sasniegt. Tāpēc tas ir tāds virzītais spēks. Mums visiem to vajag. Tā ir labā situācija. Bet tas mūsdienu dzīvesveids mazliet ir pieregulējis to mūsu dzīvi tā, ka mēs kaut kā esam iemācījušies ielīst tajā hroniskā stresa tādā bedrītē, un bieži vien to pat nepamanam. Tas mūsdienu dzīvesveids veicina to, ka principā mēs esam satraukti, stresā, nemierīgi no rīta līdz beigām. Tas nav tikai darba vidē, tas ir arī mājās. Un tad ir tāds interesants pētījums bija, kur papētīts, cik tad cilvēks ielūkojās telefonā. Kur man arī nolikts telefons, kāpēc viņš būtu vajadzīgs, vai ne? Tas pētījums teica, ka cilvēki skatās telefonā 344 reizes vidēji dienā. Tad tur papētīts, ka tas viss ir saistīts ar palielinātu kortizolu, tātad stresa līmeni. Tātad mēs tur kaut ko satraucamies vai gaidām, vai ar kaut kādām bažām kaut kāda iemesla skatāmies. Un tad, ja tā globāli skatās, mēs esam nemitīgā tādā. Un tad jautājums, kā to visu pamanīt? Ja pieņemsim akūtu stresu, mēs zinām, kādas ir akūtu stresa reakcijas katram. Kad paaugstinās asinsspiediens, ja tur ātrāk elpošana, sirds sitās, principā cīnies vai bēdas moments. Un tad var būt visādas tādas fizioloģiskas reakcijas, tur pēkšņi kaut kādi gremošanas traucējumi, zinām, pirms eksāmeniem jāskrien uz labierīcībām nereti, tādas fizioloģiskas reakcijas, tās mēs atpazīstam. Bet hronisku stresu mēs ļoti bieži dēļ tādas neapzinātības mēs viņu nepamanam. Un kā tad viņas izpaužās? Tās ir patiesībā ļoti bieži kaut kādas iekaisīgas slimības, kaut kādas hroniskās saslimšanas pēkšņi. Mēs ilgstoši nevaram izgulēties, nevaram aizmigt. Pēkšņi mums ir tāds negatīvs noskaņojums, kaut kas depresīvu, velkošs. Cilvēkam sāk likties, man varbūt nepatīk tas, ar ko es nodarbojos, vai man varbūt kaut kas nav kārtībā dzīvē, un cilvēks aizdomājas par to, kas es esmu, ko es šeit daru un ko es vispār gribu panākt, vai man vispār kaut ko vajag. Sāk biežāk slimot, biežāk. Un kas ir biežākie, starp citu, saslimšanas, tādi stresa izraisīti saslimšanas tādi veidi ir augšējie elpceļi. Ja normāli cilvēkam būtu gadā kāds 2-3 reizes tādas augšējo elpceļu saslimšanas, tad nereti gadās tā, ka mēs knapi izārstējamies un mēs atkal jau sākam puņķoties, vai ne? Un tad ir jāmāk to ieraudzīt un jāmāk atpazīt, ka, hei, viss ir kārtībā, bet mans ķermenis kaut ko saka,
un ko viņš grib pateikt, kas īsti nav un kas mani tur triggerē dienu no dienas. Nu, kāpēc notiek tā, kā notiek? Jā, laikam ļoti gari atbildēs to. bet katram tas izpaužas savādāk, bet visi kā viens jūt, ka kaut kas īsti nav. Un kā ar šo uzskatu, ka tas, kas man nenogalina, padara mani stiprāku? Jā, tas ir tādos, ja pieņemsim, es skatos pēc savas tādas prakses vai pieredzes, tie ir tie akūtie stresi, vai ne, ka te dzīve iedod kaut kādu tādu mirklīti, kurš tev ir jāpārvar, ātri jāsaprot, jāsamobilizējās, jācīnās vai jābēg, un tad jāiet tālāk. Un tad es to stresu nolieku malā, un viss, un es viņu nolieku malā. Bet mūsdienās tā notiek reti, jo akūts stress ir no sekundēm līdz stundai. Bet mūsdienās ir tā, ka reāli tās ir stundas, vairākas dienā, tās ir nedēļas, tie ir mēneši. Un tad, kas ir tas, kā mēs to varam varbūt tādā medicīniskā veidā paskatīt? Arī es saviem pacientiem parasti lūdzu paskatīt kortizola līmeni, lai redzētu, kāds ir tas ķermeņa tāds fizioloģiskā atbilde uz to, ko es viņam ikdienā nodaru. Labi, tad, kā ir ar ēšanas paradumiem saistībā ar stresu? Tad varbūt sākumā, kas vispār ir ēšanas paradumi, un tad varbūt varam virzīties tālāk par to tieši, kā stress ietekmē šos ēšanas paradumus. Jā, ēšanas paradumi ir ļoti interesanti, bet arī tur nav tādas vienotas atbildes, jo man bieži prasa, kas ir tas, kā man vajadzētu ēst, un cik man vajadzētu svērt, un kā man vajadzētu izskatīties, nav tādas atbildes. Arī, ja mēs skatāmies tā vēsturiski, ir ļoti, ļoti mainījies tas priekšstats par to, kādai būtu jābūt ķermeņa formai. Paskatāmies, 25,000 gadus atpakaļ bija izteiksmīgas statujas, tādas vai ne, apjomīgas, kas saistījās ar tādu pārticību, ar tādu veselību patiesībā. Tad, ja mūsdienās tas ir absolūti savādāk. Līdz ar to grūti pateikt, kas ir tāds foršākie ēšanas paradumi, bet idejiski tas ir tāds ēšanas režīms, kurā es jūtos labi, kas mani neierobežo, nebojā manu mentālo veselību, jo tie visi ēšanas paradumi, dažāda veida diētas, dažādas kustības saistībā ar ēšanu ļoti bieži noved mūs pie tāda diezgan depresīva stāvokļa. Tātad, es jūtos labi, es jūtos pēdus, man garšo tas, ko es ēdu, mani nemoka kaut kādas tādas agresīvas pieejas tam visam. Un tas ir tas, kas ir man derīgs, atkarībā no tā, kāds ir mans dzīvesveids un kāds ir tas mans ikdienas ritms. Bet, kāds bija nākamais jautājums pēc? Saistība ar stresu, ēšanas paradumu un stresu. Es domāju, ka tu arī esi saskārusies ikdienā praksē ar cilvēkiem, kas saka, ka tad, kad es satraucos, ēdu, un tad, kad es satraucos, tieši otrādi neēdu. Abi varianti ir pareizi. Jāsaka gan, ka globāli cilvēks neēd tad, kad ir šis akūtais stress. Kad ir tas stresors tik spēcīgs, ka ķermenim nav svarīgi uzņemt šobrīd enerģiju. Viņam ir svarīgi mobilizēt spēkus kaut kur citur. Tas ir tas briesmu moments. Bet hroniska stresa gadījumā, kad ir šis te ilgstošais ievilktais stress, vairumā cilvēki tomēr ēd vairāk. Un interesanti arī tas, ka tajā brīdī, kad mums šis kortizols, jeb stresa hormons, viņš ir augšā, viņš arī mums neļauj nomest svaru un mudina pieņemties svarā. Jo kāpēc ķermenim vajag enerģijas resursus visām šīm stresa situācijām? Kā mēs varam atdot kaut kādu savu tauciņu, ja visu laiku mēs esam tādā situācijā, ka mums to enerģiju var ievajadzēties jebkurā mirklī? Līdz ar to ne tikai mēs ēdam vairāk, bet ķermenis arī, var teikt, iekapsulējās un neļauj iedot neko lieko projām. Un tad cilvēki saka, ka man ir kļūst pēkšņi lēnāk vielmaiņa. Nē, viņš nav mācējis izkāpt no stresa un palaidis to ķermeni vaļā, lai tas ķermenis var atdot to savu lieko. Un tas ir tas brīdis, ka visas diētas ir neefektīvas un nekas nestrādā, kad cilvēks saka, nekas man nedara. Bet, akūta stresa gadījumā 40% cilvēku ēd mazāk, un 40% cilvēku hroniska stresa gadījumā ēd vairāk, kas ir pilnīgi normāla, saprotama, emocionāla un fizioloģiska reakcija uz stresu.
To, ka neādot ķermenis savas tās tauku šūniņas stresa situācijās, tas ir skaidrs, bet ja cilvēks ir, man vienkārši nāk uzreiz prātā, ja cilvēks ir savā dzīvē pielietojis daudz dažādas radikālas diētas, un viņš to organismu jau ir iemācījis, tad viņš arī neādos brīdī, kad viņam iedos kaut ko, vai ne? Jo viņš baidīsies, ka kād man atkal kāds kaut ko ņems nost. Jā. Ar diētam vispār ir baigi smagi, tāpēc uzturu speciālistiem reti, kad patīk vārds diēta. Jo katra ierobežojošā kustība tavā dzīvē, viņa tiešām palēlina vielmaiņu un rada šīs bažas par to, ka, ko tas cilvēks tiešām atkal izdomās pēc kāda brītiņa, neatdošu neko lieko. Tā tas notiek, tā tas ir. Un labā ziņa ir tāda, ka ja mēs ļaujam sev mazliet tā atlaist sevi protams, rāmi ir laba lieta, bet ir jāiet tam visam cauri, vilks paēdis un kas dzīve, un to apmierināts un laimīgs. Tas ir grūti, bet es arī vienmēr saku, ka uzturu speciālistam viņš galīgi nav psihologs, viņam bieži jāstrādā kā psihologam. Tad viņam, man nereti ir nācies apsēsties ar pacientu pie viena galda un stundām runāt nevis par uzturu, bet runāt par to, kas te tev šobrīd dzīvē notiek. Jo mēs nevaram atrisināt lietas, kamēr mēs nesaprotam sakni, kas tur notiek. Kā piemēram, es varu izstāstīt vienu tādu piemēru, kas man galvā ļoti ir palicis atmiņā, kāda dāma, kura katru vakaru apēda lielo fāzeru šokolādi. Un viņa gājas pie uzturu speciālista, viņa gājas visādus režīmus, diētas, un nekas nestrādā, nekas neizdodas un tā. Un mēs ar viņu strādājam ļoti ilgi, kamēr mēs principā, konsultācijas nebija saistītas ar ēšanu. Kamēr mēs izrakām to pamata akmeni, to ēnkuriņu, kas tur apakšā ir, kas viņai saistījās ar to šokolādīti. Un tad beigās pamats, protams, bija emocionāla ēšana. Un kopš bērnības viņa bija sasaistījusi saldumu ar mīlestību. Viņai dzīvē pietrūka mīlestība, un tur stāsts bija tāds, ka omīte ierodoties vienmēr atnesa kādu šokolādīti, tad siltums, mīļums, klātesamība, mīlestība, šokolāde. Un kamēr tu nesaproti to situāciju, kāpēc tu to šokolādīti šodien tu nevarēsi viņu nekad atrisināt, jo noņemot nost ar vāru, tas provocēs tikai dubultošanu nākamā dienā. Bet tad, kad mēs saprotam, ka hei, tā ir tāda un tāda emocija, un man pietrūkst tas un tas, un man vajag dabūt tieši to, un tas ir emocionālās ēšanas pamatmehānisms. Stop, ir emocija, es iepauzēju. Es iepauzēju 3 minūtēm. Un tad tajās 3 minūtēs es izdaru tās lietas, ko es esmu iepriekš jau sagatavojis sarakstiņu. Zinot to, kas esmu emocionāli sēdājis, piemēram, es izveidoju sarakstiņu, kas ir tas, kas man liek justies, piemēram, tur skaistai, seksīgai, ja tā ir tā sajūta, kas man trūkst. Vai kas ir tas, kas man var iedot kaut kādu siltumu, mīļumu, vai kas ir tas cilvēks, ar kuru es varu parunāt, kas man uzlabos noskaņojumu, bet man ir jābūt tiem mehānismiem, kas man aizpildīs to sajūtu, kas man regulāri trūkst. Un tad tajās 3 minūtēs es to realizēju. Kāds varbūt uzvelk skaistu kleitu, sarkans augstspēšu kurpes, kāds iet dušā, kāds paklausās mūziku, kāds paliek diamond painting, dimantiņas, puzlītes, palasa grāmatu, katram savādāk. Bet man ir jādabūn tā emocija. Un es vienmēr saku pacientiem, pēc 3 minūtēm gribās ēd. Ja tu trāpīsi, reti, kad gribēsi. Un šādā veidā var atrisināt šīs emocionālās sajūtas, ir baigi jāizrok apakšā, kas ir tas. Bet, lai to dabūtu, tev ir jābūt tādā ļoti stipri apzinātā līmenī. Tev ir jāsadzird, kas ir tev notiek. Tev ir jāpasaka to skaļi, mazliet jānovērtē sevi, jāmīl sevi. Un pāris gadus atpakaļ strādāju sociālās integrācijas valsts aģentūrā, kur bija kroniskie pacienti no rīta līdz vakaram, no sākuma līdz beigām, ļoti smagām saslimšanām, kombinācijām. Un, ja tu zinātu, cik ļoti es biju pārsteigta par to, ka tāds vienkārši uzdevums pieiet pie spoguļa, samīļot sevi un pateikt, es sev ļoti mīlu. Var izsaukt tik neiedomājamas reakcijas. Mēs to nevaram pateikt. Mēs nevaram pateikt skaļi, mēs nevaram pateikt bez asarām acīs. Un, man tas lika ļoti aizdomēties par to, kas ar mums notiek un cik ļoti mums ar sevi jāstrādā, lai mēs sakārtot savu dzīvi. Un, protams, ir ēšanas režīmi, jo tas viss iet kopā.
Jo, principā, tas teiciens, tu esi tas, ko tu ēd. Nu, tā arī ir, kad saka, parādi man savus draugus, es tad apmēram novērtēšu, kāds tas cilvēks. Nu, tad es varētu teikt, es paskatīšos tavā šķīvī, un man būtu daudz ko pateikt par to, kā tu par sevi jūties. Galīgi aizplūdu no tēmas, piedod. Īstenībā jau neaizplūdu, gan viss kārtībā. Kā ir ar šo atalgojumu sistēmu? Bieži vien ir par šiem vakariem, jā, tur konkrēta emocija bija mīlestība, bet bieži vien ir situācijas, kad es visu dienu kārtīgi norukāju, es esmu izdarījusi labus darbiņus, es esmu visu dienu bijusi tur veselīga un vēl tur kaut kā, un tad vakarā es sevi atalgoju ar kādu šo te našķi. Tā jau ir tā pati emocionālā ēšana, vai ne? Kā es teicu, citiem tā ir kaut kāda trūkuma sajūta, cits grib sevi uzmundrināt, cits grib sevi apbalvot. Tieši tā ir to sajūta, ka es šodien to šokolādīti pelnīšu vai to cielaviņu, vai ne? Nu, tā ir tā sajūta, bet kas ir interesanti, ko es vienmēr paturu sev prātā un arī stāstu citiem, ka pētījumi pierādījuši, ka ēdiens spēj tev likt justies labi 3 minūtes. Viss. Un tad es saku parasti, vai tas ir tā vērts, jo ļoti bieži pēc tam 3 minūtēm cits noliek aizmirst un atkal atgūst tās savas sajūtas, kas viņam ir, bet cits iekuļās citā problēmā, vainas sajūtā. Un tas ir tāds milzīgs aplis, un viss sākas atkal no jauna, un cilvēks īsti neko nepanāk. Tāpēc, te atkal ir tas mirklis, es jūtos pelnījusi, bet kas ir tas, kas man tiešām liktu justies labi, ilgstošāk, lielāku laika periodu, un tas būs tas, kas būs derīgs. Ja? Tas našķis, viņš īsti neko neatrisinās, viņš ļoti bieži to situāciju vēl vairāk pasliktina. Kā saprast, kurā brīdī veidojas jau kaut kāda atkarība? Teiksim, mēs zinām par cukuru, par saldumiem, ka tā ir reāla lieta. Pirmkārt, te ir svarīgi saprast, vai tā ir atkarība, vai tā ir emocionālā ēšana, bet, kas ir interesanti, emocionālā ēšana skar 100% sieviešu. Tāds ir pēdējais pētījums. 100% sieviešu. Un tad jautājums ir, kurā brīdī tas var radīt bāžas, vai ne? Kurā brīdī tas jau... Jo, tu esi emocionālais ēdājs kā tā? Vispār nē. Vispār nē. Īsti nē. Wow. Godavārds viens no retākajiem. Es pat nebiju dzirdējuši šādu atbildi. Godavārds. Es esmu stabili. Daudz dāmām šīs, kungiem bišķi mazāk, bet arī 70%. Bet, problēma tā ir tad, kad tu zini, ka šis nestrādā. Es sevi par daudz vainoju, es sāku kļūt pārāk negatīvs, es sāku pieņemties svarā, manas domas par ēdienu sāk kontrolēt manu dzīvi. Un tur atkal bija jābūt bišķiņ apzinātam, lai saprastu, ka es par daudz. Es ar citu, ko es saku pētījumi saka, mēs vispār nenormāli daudz domājam par ēdienu. Jo tas, kas arī bija papētīts, ka 200 dažādu lēmumu mēs dienā izdaram saistībā ar ēšanu. Lielākoties neapzināti. Tas nozīmē, ka vidēji 15% dienas mēs domājam par ēdienu. Un tas ir nenormāli daudz. Loģiski, ka ēdiens ir ļoti svarīga sadaļa ikdienas dzīvē, bet svarīgi saprast, ka, lai tiešām tās domas nekontrolētu tevi, tavu dzīvi un neliktu tev justies slikti par sevi vai par... jo atkal papētot Latvijas iedzīvotājus, kas ir ļoti interesanti, jo es kādu laiciņu esmu padzīvojis Itālijā, kādu brītiņu Spānijā, un tad es redzēju, kā sevi vērtē dāmas tur. Pat tad, kad varbūt tās ķermeņa kompozīcijas nav tās ideālākās, atkal jautājums, kas ir ideāls, bet viņas sevi tā pasniedz, tā sevi nes un tā sevi redz, tik forši uz to visu skatīties. Un tad mēs paskatāmies uz tādu standarta, tipisko latviešu dāmu, grūti mums klājās ar to sevis tādu pieņemšanu, sevis mīlestību, sevis tādu... Un jo grūtāk un sliktāk mēs par sevi jūtamies, jo vairāk mēs metamies kaut kādās diētās un pārliecības trūkumos un kaut kādos ierobežojumos. Un kāda ir tas brīdis, kad man sāk palikt par grūtu? Jo ēšanai vajadzētu būt laimīgam mirklim. Es pāēdu, es jūtos ļoti labi,
Ļoti forši. Man ir pēc ēšanas motivācija rīkoties, darboties, darīt. Man nav nekādas vainas. Jo kas ir emocionālās ēšanas, tad pamatprincipi seko vaina. Es nejūtos labāk pēc tam 3 minūtēm. Ja? Kas vēl ir tāds, man vajag konkrētus ēdienus. Konkrētus. Ja es, piemēram, braucu uz veikalu un zinu, ka man vajag tieši čipšus vai tieši cielaviņu, skaidrs, ka tā ir emocionālā ēšana. Ja, un tas rodas pēkšņi. Tā sajūta jūtas pēkšņi, jo normālā gadījumā izsalkuma sajūta pieņemās spēkā, vai ne, lēnu garu un atrisināt to visu var dažādi ēdieni. Tad emocionālās ēšanas gadījumā nē. Nu, lūk, un ja tā emocionālā ēšana sāk kontrolēt mūsu dzīvi, tad tā jau ir problēma. Un kā ir ar uzturproduktiem? Saka, ka ķermenis zina, ko tev vajag, vai ne? Teorētiski, ka norāda, ja, ka prasās tur kaut kāda vairāk tāda produktu grupa, šī tāda produktu grupa, tāda. Vai tā ir? Vai tu piekrīti tam? Gan. Te ir tās divas dažādas sajūtas, kas ir ļoti grūtas. No vienas puses ķermenis ir ārkārtīgi gudrs un viņš parāda, jā, kā tu jūties, kā mēs runājam, ir stress, sākam slimot un tad vajadzētu tur tā holistiski skatoties, padomāt par to, kas tur apakšā notiekās. Ķermenis parāda arī, ko tev vajadzētu. Pēc idejas vajadzētu ģenētiski būt tai sajūtai, ka, ja pieņemsim tev, grūti izdomāt kādu piemēru, bet prasās ļoti burkānus, ja, pastāv iespēja, ka tev ir kaut kādas tur ādas, ja, redzes, ja, dažādi tie veidi un situācijas vai mati, nagi, ragi, un tu saproti, ka jā, cilvēkam prasās olbaltumvielas, ja, jo viņam varbūt trūkst tajā ikdienas ēdienkartē. Tā tam vajadzētu būt. Bet dēļ šiem te ražotājiem, kas taisa pārtikas produktus, kas tiešākā veidā rada atkarību, kas ir pierādīti, un tā tas ir. Un papētīts, ka pat 70% no visiem pārtikas produktiem, kas ir veikalā, viņi tiešām rada atkarību, un ir izpētīta arī tā formuliņa, kas to atkarību veicina. Un tur ir stāsts par, ir jābūt taukiem vai cukuram, plus kraukšķim, plus krēmīgai kaut kādai konsistencei, un tam visam ir jābūt saliktam kopā. Un tad mēs varam tā vizualizēt. Un tad interesanti, ka parādās kaut kādi interesanti produkti, piemēram, saldējums ar čipšiem. Es jau uzreiz, tāds dīvains kombinācijas, tu jau uzreiz redzi, ka tur tas atkarības mehānisms ir reāli iekudēts un iestrādāts. Un, jā, pretoties atkarībai ir ļoti, ļoti grūti. Tā ir ļoti spēcīga tāda ziņa, un vēl nāk visu šīs reklāmas. Un tad mēs mazliet pazaudējam tās savas ķermeņa reakcijas, nesadzirdam viņas, un atkal stāsta par apzinātību. Un mēs metamies iekšā tajās reklāmās, un tagad pat pierādīts, ka ieejot veikalā Latvijā, droši vien, ka neesmu dzirdējis tādas, bet ārzemēs ir tāda situācija, ka dziesmu tekstos iekodē kaut kādus vārdus, tur crunchy, strawberry pēkšņi, tur kāds saka, es tev iekodē kaut kādus iekšā vārdus un kombinācijas, kas tevi stimulē emocionāli ēst vai pārēsties vai ēst daudz. Un mēs bišķiņ noliekam malā un sākam balstīties to emocionālu ēšanu. Tad ir jautājums, tev to šokolādīti vajag, vai tev viņu gribas, un tā ir, tāda atkarības moments. Ļoti grūti sevi sadzirdēt mūsdienās. Un atkal tad jautājums, vai mēs varam uzticēties arī, pieņemsim, speciālistiem, kas mums ir ļoti daudz speciālistu visur apkārt. Griežamies kā gribam par dzīvesveidu, par sportu, par ēšanu. Un šeit Glāzgovas universitāte bija arī papētis, un kaut kā es paskatījos pētījumus, un man baigi interesanti šķita, ka no 9 speciālistiem, kas sociālos tīklos speciālistiem pozicionē kaut kādu viedokli par veselīgu dzīvesveidu, viens ir speciālists. Skumīgi. Un tad ir jautājums, kā tad tiešām, jo man ļoti daudz cilvēku atnāk pie maniem un saka, hei, Alis, kuram ir taisnība? Viens man saka tā, otrs saka tā. Pirmkārt, mēs cilvēki esam atšķirīgi, kas derēs vienam otram nederēs, tas arī ir skaidrs. Bet, ja mums ir tik daudz dažādi pieejami resursi un tik maz uzticamas informācijas, kā tiešām atlasīt, nereti man pašai nostājoties pie veikala plaukti stāvu, skatos un domāju kādu laiku. Nav tik viegli pat kā speciālistam izvēlēties kādu konkrētu produktu.
Man liekas, ka speciālistiem ir vēl grūtāk izvēlēties kādu konkrētu produktu. Arī fakts, tieši tā, arī fakts. Nu, lūk, un tas ikdienas mūsu dzīvesveids un viss tas pieejamais informācijas klāsts, nu, viņš ir tik liels un tik mulsinošs, ka es pilnībā saprotu, kāpēc cilvēki pazaudē kaut kādas vispār tādas saiknes ar sevi un saiknes ar kaut kādu tādu savu iekšējo būtību un nejūt, kas viņam īsti ir vajadzīgs vairāk. Un kā ir ar miegu? Stress ietekmē miegu. Mēs zinām, ja mēs esam hroniskā stresa stāvoklī, tad miegs nav kvalitatīvs, viņš ir saraustīts, mēs neizguļam savas dziļās miega fāzes. Kā tas ietekmē ēšanu? Jo teorētiski jau, ja tu neesi kārtīgi pagulējis, tad tev to enerģiju arī prasās vairāk, lai patērētu. Tieši tā. Ja mēs mazāk guļam, tas pats kortizols, par kur mēs runājam, atkal ir augšā. Ja viņš ir augšā, loģiski mēs vairāk ēdīsim. Ja mēs vairāk ēdīsim, mēs pieņemsimies svarā un atkal kortizols neļaus mums pazaudēt lieko. Bet, ja cilvēks guļ mazāk par 7 stundām, un tas ir tāds pierādīts fakts, mazāk par 7 stundām, tad katram vajadzētu pareiķināt, cik man tur sanāk, cilvēks apēd vidēji par 550 kalorijām vairāk, kā viņam vajadzētu dienā. Tā ir vesela maltīte. Es parasti arī, pieņemsim, ka mēs runājam pacientiem, es lūdzu padomāt par to, kas atkal bišķiņ iejusties savā tādā ādā, pamēģinam situācijā, ka tā nakts nav izgulēta, kas ir tie ēdieni, kādi prasās. Un tie parasti ir tādi cieti, saturošie, tādi vienkārši ogļhidrāti. Jo ko ķermenis prasa? Viņš prasa vai nu taukus, kas satur visvairāk kalorijas, vai viņš prasa ātros ogļhidrātus, kas atkal strauji paceļ cukuru līmeni. Un tad līdz ar to mēs vispār nespējam ēst veselīgi, mēs nespējam, jo ķermenis prasa mums enerģiju. Un ķermenis neanalizē, vai tas būs veselīgi vai neveselīgi. Viņam vajag ātri, jo viņš jūtas slikti. Viņš nav izgulējies, viņš ir stresā, viņš ir spriedzē. Un, mēs ēdam vairāk taukus, ēdam vairāk cukurus, un tam ir grūti pretoties. Nav tā, ka es varu pateikt, ka hei, es tagad neēdīšu. Man 2., 3. dienā es apēdīšu dubultā. Man pie sāknes ir jāparegulē tas man dzīvesveids. Kā aizstāt šo enerģiju, pieņemsim, ja prasās tie ātrie ogļhidrāti, vai ir kaut kādas alternatīvas, ar ko tad es varu aizstāt to savu snikerīti, piemēram? Te ir ļoti arī svarīgi saprast, kas ir, atkal parakties, kas ir tas iemesls, kāpēc man prasās to snikerīti. Vai atkal tā ir tā emocija? Ja tā ir emocija, tad man ir 3 minūtes jāiedod tas, kas man ir vajadzīgs, pēc idejas. Ļoti bieži, starp citu, to snikerīti vai saldumus, ir sevišķi vēlās vakar stundās prasās, tad, ja mums dienas laikā ir pietrūkuši ogļhidrāti kopumā. Un tad, ja mēs paanalizējam, piemēram, brokastīs apēdam tur kaut kādu omletīti, pusdienās apēdam vistas filēņu ar salātiem, it kā šķietam veselīgi, ļoti labi iesāku uz dienu, un tad vakarā varu vaļā leduskapu un apēdu visu, kas tur ir. Kāpēc ķermenim visu dienas laikā pietrūka ogļhidrāti, kas dod enerģiju? Un ko ķermenis vakarā dara? Un kas ir interesanti, kāpēc tas notiek vakarā? Tāpēc, protams, mēs esam atnākuši no darbiem, mums ir brīvs. Man ir pacienti, kas ir teikuši, ka es tagad ēdīšu, jo tas ir vienīgais, ko es vispār savā dzīvē varu kontrolēt. Es gribu kaut ko kontrolēt, un tas ir ēdiens. Bet ar katru stundu vēlme ēst veselīgi samazinās par 1,8%. Un tas ir iemesls, kāpēc cilvēks no rīta piecējās un, hei, man tagad būs veselīga dzīve. Es sākšu ar šodienu. Tad pienāk pusdienas laiks vai vakariņas, cevišķi pēcpusdienā, kad kortizols pēc idejas viņam vajadzētu samazināties, pēc idejas, tas būtu tāda normāla situācija, un mēs neuzturam to spriedzi un tonusu, tad mums sākās visas šīs vajadzības pēc saldumiem, kārumiem. Tātad šī sabalansētība, šis veselīgais šķīvis, vai ne? Jo daudzi tiešām baidās no tiem ogļhidrātiem. Liekas, ka tad uzreiz es piepūtīšos vai būs svara pieaugums. Daudzi salasās arī internetu resursos dažādas izslēgšu tādu uzturvielu grupu, izslēgšu šitādu uzturvielu grupu, un tas noved tieši pie šī. Jā, un tas noved pie lieliem trakumiem, jo agrāk man gadus 10 atpakaļ man nebija tādi pacienti, kuri ir pārbijušies par to, tādas slimīgas bažas par to savu ēdienkarti, un tam pat šobrīd ir nosaukums ortoreksija. Pārmērīgas bailes par to, ko tad es drīkstu un nedrīkstu ēst. Un tad man cilvēks atnāk un saka, ka
Nu, gaļu mēs nedrīkstam, antibiotikas, ziltiņi nedrīkst, tur ir smagie metāli, augļu dārzeņi, tur ir pesticīdi. Un es tad saku, roltoni paliek čipsi. Lūk, un tāpēc ļoti ir jāpieiet tā racionāli un jāsaprot, kas man ir vajadzīgs, cik aktīvi es ikdienā esmu, ir vajadzīgi ogļhidrāti. Tikai jautājums, kādi ogļhidrāti. Tādi, kas tiešām dod ilgstošu enerģiju, kas samazina pārēšanās epizodes vēlās vakarstundās. Tas nozīmē, ka, ja esmu brokastīs pielieku to rudzu maizi, un pusdienās man ir tā ceturdaļa šķīvju, grūbes, kvinoja, arī tas pats kartupelis, sācējūtas indeks milzīgs, kāpēc lai nebūtu sācēju, tauku nav. C vitamīna avots latvietim, kāpēc lai nebūtu kartupelis? Bet lai tie nebūtu varbūt baltie makaroni, kas uzmet to enerģiju atkal gāž zemē un tādu prasās to snikerīt pēc kaut kādām pāris stundām. Tiešām racionāli saprast, kas manam ķermenim vajadzīgs, cik noslogots es esmu, jo tie, kas vēl vakarā plāno aiziet uz kādu treniņu, tur tas ogļhidrāts vēl vairāk vajadzīgs. Bet viņš ir vajadzīgs, jo, ja viņš nebūs, tad būs kārums, desertiņš pusdienās ar domu, ka es aiziešu uz treniņu, beigās vēl neaiziešu uz treniņu. Kāds? Kāda ir vielmaiņu? Daudziem pastāv uzskats, ka šī viela, man jau vienkārši ir slikta tā vielmaiņa, tāpēc man, teiksim, tas svara pieaugums ir, vai tāpēc es nevaru nomest svaru tie, kas vēlās, protams, ka šo te izdarīt, vai pieaugot bioloģiskiem vecumam šī vielmaiņa samazinās. Kas tad ir vielmaiņa? Varbūt kādu komentāru par šo? Jā. Tas arī tāds grūts termins. Principā vielmaiņa ir visi kaut kādi tādi ķīmiskie procesi organismā, lai šūna pastāvētu, lai viņa dabūtu enerģiju, lai viņa dabūtu sev visas izeivielas augšanai, attīstībai, funkcionēšanai. Un tā ir viena no populārākām lietām, ir sevišķi dāmas, vecuma posmā 40, 50 plus. Ko tad var no manim gribēt? Man taču gadi. Es teikšu tā, tīri tā faktiski skatoties cilvēkam visaktīvākā vielmaiņa gada vecumā. Tad līdz 20 gadiem tad gadā samazinās vidēji par kaut kādiem 3% aptuveni līdz 20 gadiem. Un tālāk no 20 līdz 60 gadiem paliek relatīvi ļoti līdzīgi, nemainīgi. Protams, tur atkarīgs no daudziem faktoriem, kā tu minēji, dažādas diētas un tas, kā es esmu dzīvojis, kā es sevi nesu, uztvērusi par pasaulē. Bet pēc 60 gadiem samazinās par 1% vidēji gadā. Nav liels skaitlis globāli. Tas, ko praktiski varu pateikt, ka problēma gandrīz nekad nav lēnajā vielmaiņā. Bet problēma parasti ir tajā, ka 40, 50 gados mēs vienkārši kļūstam pasīvāki. Mēs mazāk kustamies, muskuļu masa samazinās, ja muskulis ir samazinājies, tad vielmaiņa paliek lēnāka. Un gandrīz vienmēr tur tā vaina ir. Un tāpēc es vienmēr visus uzmodrinu un saku, ka arī tad, ja mums ir kaut kādas hormonālās problēmas, ja ir arī saslimšanas, kur teorētiski apakšā nāk vēl lēna vielmaiņa, tas ir niecīgs maziņš procents. Ja mēs gribam, mēs visu varam izlīdzināt. Bet smadzenes darbojās tā. Tas, ko tu saki, uz to es arī eju, un tā ir patiesība. Tāpēc, ja man atnāk pacients un pasaka, un jūs man nepārliecināsiet, man ir lēna vielmaiņa, es tur neko nevaru izdarīt, mēs nepalīdzēsim. Mēs nevaram palīdzēt, jo smadzenes tiec realizēt to, kā mēs to visu redzam un uztveram. Tāpēc mentālā sajūta, tas ir primārais pamats. Galvenais ir gribēt, zināt, ka es to varu izdarīt, un tad to var izdarīt jebkurā gadījumā. Kā ir ar paradumiem? Mēs zinām, ka ir tā maģiskā 21 diena, ja? Kad šīs neironu ķēdes veidojās. Vai tas strādā arī uz uzturu? Šodien arī ļoti labi trāpīja tādā tēmā. Es tieši kaut kad pirms mēneša skatījos vienu pētījumu, un tur teica, ka tās 21 diena, tas nemaz nav tāds a priori tāds skaidrs. Tas, ko viņi bija izpētījuši, ka 66 dienas, ka tāda ir tas mirklis, ka tās sinapses tiešām ir nostiprinājušās tādā pietiekami efektīvā veidā, lai es varētu teikt, ka es varu par to nedomāt un laist to vaļā. Tas vienkārši strādās man par labu. Tas nozīmē, ka tie ir 3 mēneši.
Nu, tas ir diezgan ilgs laiks, nu, tomēr jāpiespiežās, lai ieliktu sevi kaut kādos rāmjos 3 mēnešus. Nu, nav vienkārši, bet labā ziņa ir tāda, ka pēc 3 mēnešiem tiešām tas ierastais kļūst automātisks. Man liekas, tur tas atslēgas moments bija tajā, ka ne tikai ieviest jaunu, bet ir jāsalauž vēl vecais, un tāpēc tie 3 mēneši. Jā, tieši tā. Kā rīkoties situācijā, pieņemsim, es gribu mainīt savu uzturu režīmus, tagad gribu sākt tur veselīgāk dzīvot, man tur ir kaut kādi kardiovaskulārie riski, vidusjūras diētu bet riebjās. Dziļi riebjās, tas sagādā grūtības, ir sarežģīti sagatavot šādu veidu produktus. Dažkārt cilvēki saka, arī es veikalā eju, es nesaprotu, kas man ir jāpērk. Ir nokonsultējušies, tur pieņemsim ar kādu dietologu vai uzturu speciālistu, man iedod tādu produktu sarakstu, kurus pirmo reizi lasu, kas tas tāds vispār ir. Kā šādā situācijā rīkoties? Meklēt vienkārši citu speciālistu, kurš tad būs tev atbilstošāks? Jo, ja man tas liekas grūti, sarežģīti un rada spriedzi, tas nestrādās. Un visam ir jābūt tādam pareizam nolūku vadītam. Ja tev iedod sārakstiņu, tas ir tāds ļoti labs algoritms. Ja tev iedod sārakstu un saka, ēd, lasi, un tev to lasi negribās, tas nestrādās. Tu nedabūsi ne to omega-3, ne kaut kādu baudu, ne labsajūtu, vakarā ēdīsi šokolādi vai cielaviņu. Tas ir vairāk kā skaidrs, tu negribēji lasi. Tāpēc ir jāatrod tāds speciālists vai tāds cilvēks, kas pielāgo tev, tavam dzīvesveidam, tavām sajūtām, un tev garšo, tev patīk, tev tas nav sarežģīti, tev tas ir viegli realizējams. Ja tam ir jānāk viegli, gaisīgi, forši, ar labām emocijām, nekāda veida negācija tur nepalīdz vai grūtums. Tas nozīmē, ka speciālists ir bijis tāds, kas ielicis kaut kādos tādos milzīgos rāmjos, un mūsu smadzenēm nepatīk rāmji. Nepatīk tāda veida rāmji. Tas ir tāds sakala plīšanas moments, tikai jautājums, cik kurš ilgi izturēs. Tad arī būtībā tas visu vai neko princips arī šeit nestrādās. Ja cilvēkam ir daudz dažādu paradumu, kas ir jāmaina, tad vienlaicīgi mēs to nedrīkstam sākt. Es saviem parasti arī saku, sākam pa druskai, ja tagad no rītdienas iesi tur, nezinu, skriet uz sporta zāli, nesmēķēsi, neēdīsi končas, tad tas ātri vien beigsies. Jā, tieši tā, jo tas ir pamatprincips vienu mazu solīti uz priekšu. Un es sevi apsveicu un izbaudu to, ko es esmu sasniedzis tajā mazajā vienā solītī. Svarīgi ir nomērāmais rezultāts. Es to varu viegli izdarīt, un es arī sev māku uzsist pa plecu, ka man sanāca šodien forši. Eju tālāk, pamēģinu tagad vēl kaut ko, un tam ir jābūt tādai mazliet kā rotaļai. Piemēram, es pielieku to brokoli klāt tādu, kas man negaršo, tāpēc, ka man teica, ka man vajag brokoli, tāpēc, lai es zaudētu svaru, bet tam ir jābūt mazliet ar tādu savādāku mindsetu, to ideju, ka kā es to brokoli varētu interesanti pagatavot, jo viss ēdiens ir pagatavot interesanti tā, lai tev garšo. Kā es viņu varu pagatavot interesanti, un es viņu iekļauju tikai tāpēc, lai man būtu lielāka dažādība, lai es paeksperimentētu ar dažādām garšām, lai sasniegtu sev kaut kādas tādas jaunas pieredzes un jaunas tādas varbūt baudas sajūtas, jo ēšana ir bauda, palielam tā vajadzētu būt. Mazliet tādā rotaļā spēlē, ka tas ir interesanti, tas ir labi. Ja tas ir ierobežojums, tas nestrādās. Un kā ir ar ēšanas režīmiem? Mēs zinām, ka ir šie fastingi, vai citam tur ir mazas porcijas bieži. Skaidrs, ka ir pamatā arī kaut kādas saslimšanas un cits skaitas, bet kādi ir šie pieejami ēšanas režīmi un kas varbūt zinātniski pierādīts veselīgs vai tavs subjektīvais viedoklis? Ļoti individuāli. Ļoti individuāli. Tur ir tik ļoti daudz faktoru. Principā svarīgi arī saprast, kas tas ir par cilvēku, par ko mēs runājam. Piemēram, kāda viņam ir ķermeņa kompozīcija, jo arī ķermeņa kompozīcija bišķiņa pamaina vielmaiņu. Ja? Teiksim, platāk kaulu varbūt nes sev biežāk līdzi, nedaudz vēlāku vielmaiņu, lēnāku. Kas ir tas pat horoskopa zīme? Jo šobrīd pierādīts, ka tie ragainīši, piemēram, izvēlās tādus varbūt pikantākus ēdienus, pikantāk ēdienu atkal iet ar tādu bišķiņu, varbūt pat, neteiksim, veselīgāk dzīvildzi, bet lielāks kapsīcīna daudzums, kas ir pipariņš, garāka dzīve, aktīvāka vielmaiņa. Ja? Tātad, kas kāds horoskops.
Cikos mēs no rīta ceļamies? Ir pūcis, ir cīruļi vai nekāds tas ikdienas ritms. Un šobrīd arī skatīts, ka tie, kas ir cīrulīši, viņiem tomēr vairāk tendējās tad veselīgi dzīvesveidi. Pūcēm iet mazliet grūtāk. Viņi vairāk ēd cukurs, lēnāk vilmaņu, vairāk ēd vēlās vakarstundās. Lūk, un līdz ar to tie faktori, protams, kā tu teici, medicīna apakšā, ja kā mēs jūtamies vai nav ko deficītu, un kas ir interesanti, ko agrāk vispār neskatījās neviens speciālists. Vismaz es nebiju dzirdējis, ka kalcija un D vitamīna deficīts ietekmē vielmaiņu. Un šobrīd mūsu aktuālās lietas, ka nedzeram piena produktus, ja ka nav vērtīgi, ja, tad kas tad notiek ar vielmaiņu? Un D vitamīns arī skaidrs, ja, cik mums grūti, sevišķi pēc Covid ir situācija krietni pasliktinājusi. Manā praksē, es nezinu kā tev, bet manā praksē analīzes ir trakas. Lūk, tik daudz dažādu faktoru, tas nozīmē, ir jābūt labam speciālistam, kas pastāv tevi un var izvērtēt. Un pateikt, ka, hei, tev šis varētu strādāt, cik tu esi aktīvs, kas tev garšo, ko tu vispār gribētu ēst, kas tu esi par temperamentu, kāds tavs raksturs. Un tad to visu saliek kopā. Tas ir tāpēc nebūs tāda viena abecīta, ko es varētu pateikt. Tāpat arī kā speciālists nekad nevarētu pateikt, ka ir konkrēts, un man parasti pacienti saka, daktarīt, pasakiet man labos, sliktos ēdienus. Nav neviens, ne pizza, ne burgeris, visu mēs varam varbūt savādāk pagatavotu par ētām, ja, svētki, ja, pilnīgi cits gatavošanas veids, cits izēvielas. Tāpēc nav tāda, viss der, viss ir vērtīgs, viss ir vajadzīgs, tikai pielāgots tev. Kā ir ar tām brokastīm? Šis brokastis ir svarīgākā ēdienreize dienā. Kā kuram? Man ir ārkārtīgi, es esmu bubulis, ja es nepēdu brokastis. Man ir ļoti grūti. Cits ir pieredzes, ķermenis ir pieredināms pie brokastīm. Tas gan ir pierādīts. Un tie, kas neēd, mēs jūtam, ka, pieņemsim, vajadzētu tomēr tās brokastis. Tā cilvēka gadījumā to var smuki pieredināt un sākt forši tās brokastis arī ēst. Bet tas atkal atkarīgs no tā ikdienas ritma, no tā, cikos tu celies un kā tu jūties un kā tu sadzīvo ar to. Tu teici arī ierobežotā ēšana, ir šī te pārtrauktā badošanās, tā ir ļoti populāra pēdējā laikā lieta. Kādam strādā un ir super labi rezultāti. Emocionālajiem ēdājiem nekad nestrādās. Jo emocionāli ēdāji ir tie, kas hei, ja man ierobežos, es mācējuši tajās atlikušajās stundās āpēst pat 2 reizes vairāk. Un pat, ja sasniedz rezultātus, viņi pēc tam atjaunojas un viņi paliek ar uzviju beigās. Tāpēc nav man tādas smukas formuliņas, lai atbildētu tā konkrēti to jautājumu, bet ļoti, ļoti jāieklausās sevī. Ļoti, ļoti. Bišķiņ varbūt par šo te pašu tēmu, ne par ēšanas paradumiem, bet ārpus emocionālās ēšanas, tavs viedoklis par atslodzes dienām. Šis te arī ir populāri. Ir cilvēki, kas ir tur reizi kaut kādā konkrētā laika intervālā, ir šīs atslodzes dienas. Ir tie, kas dzer tikai ūdeni, ir tādi, kas pārtiek tur no kefīra. Un tad ir šis te otrs, kas ir sulkūrs, kas man nenormāli biedē, bet varbūt tavs viedoklis par šo. Ko tu mēs nodaram vai nenodaram, vai labu vai sliktu organismam, vai tas arī būs individuāli? Te ir jāstāsta, kāds ir mērķis, kāpēc cilvēki to dara un nereti, jo tas mērķis ir mūsu iepriekš pārrunātais vēlos zaudēt svāru. Šādu mērķis nestrādā. Es nekādu to nedarītu sev, jo es bez brokastīm nevaru, tad kā es... Jā, traki man, es esmu pamēģinājis, man gāja ļoti, ļoti grūti, bet tas, kas varbūt būtu vērtīgi, mēs ēdam ikdienā par daudz. Un ja to varētu saukt par atslodzes diētu, es ieteiktu, ka varbūt kādu dienu bez tādas smagākas pārtikas, piemēram, gaļu nē, bet paņem kaut kādus dārzeņu pakšaugu, kaut kādus ēdienus, piemēram. Un patestējam, kādas mums sajūtas, jo kādam var iepatikties, bet ar domu, ka es pāēdu. Es pāēdu pilnvērtīgi, kvalitīvs, bet ne šo smago pārtiku, ne šo treku no smagu. Un ļautu sev bišķiņi atjaunoties, arī šādā veidā ķermenis atjaunojās. Un pastīties, kā es jūtos, un varbūt man iepatīkās, jo principā šobrīd saka, ka nedēļā vajadzētu 3 līdz 5 reizes
daļu, vairāk pat nē, un tā deva ir plaukstas lieluma, tās nav lielas devas, ko cilvēkam vajadzētu. Arī graudaugus mēs ēdam par daudz bieži, bet tur tās ir par pārstrādātiem, parasti ne par kvalitatīviem pilngraudu produktiem. Lūk, un šādā veidā pieiet tam, ka es ēdu gaisīgāk, mierīgāk un pastos, kā es jūtos ar domu, ka es esmu paēdis. Tas strādā. Un tā īstenībā var arī nomest svaru. Ik pa laikam, ik pa kaut kādām dienām šādā veidā uz to visu skatoties. Bet ja es to taisu kā tādu ierobežojumu, atkal smadzenes strādā tieši tāpat. To es esmu ierobežots, es nākamā dienā paņemšu to, kas man ir vajadzīgs. Manuprāt, bieži vien šis nostrādā kā tāds psiholoģisks mērķis nokontrolēt. Vienkārši pašam sev pierādīt, ka tu vari nokontrolēt. Jā, bet atkal jautājums, ko es gribu no tā dabūt ārā, jo ļoti bieži tas ir, es gribu kontrolēt kaut ko vismaz savā dzīvē. Un tas ir tieši tas pats, kas man bija viens pacients, kurš teica, ka es ēdu, tāpēc, ka tas ir vienīgais, ko es spēju savā dzīvē. Tad arī jautājums, kāpēc tu esi nonācis līdz tādai situācijai, ka tu meklē kaut ko šādu, tādu drastisku, radikālu priekš savu ķermeņa. Ja tā ir laba doma, kā es teicu, bišķiņ savādāks virziens, tā ir ok, bet ja es to daru tikai tādēļ, ka es gribu sevi pierādīt kaut ko sev, tad jautājums, kāpēc ikdienā nevar sev kaut ko pierādīt? Kas atkal tur ir apakšā? Mēs šobrīd runājam par to, kā stress un tā mūsu ikdiena var ietekmēt ēšanas paradumus. Un varbūt no otras puses, kā ir, ja mums ir sakārtots, foršs, sabalansēts uzturs, kā tas var ietekmēt mūsu ikdienu un stresa līmeni? Vai tas strādā arī otrā virzienā? Pilnīgi noteikti. Pirmkārt, tāpēc, ka pilnvērtīgs ēdiens noteikti saregulē arī tādu hormonālo bāzīti. Tas nozīmē, ka mēs jūtamies labāk, mēs jūtamies mierīgāki, mēs esam ļoti produktīvi, mēs spējam koncentrēties, viss ir kārtībā. Tajā brīdī, ja ēdienkārta ir nekvalitīva, kortizols ir augšā. Tā ir spriedze ķermenim, viņš nav dabūjis to, ko viņš grib, viņš meklē kaut kādos citos veidos, kas atkal rada vainu, un atkal mēs ejam apakaļ tajā aplī. Ja? Tad, kad īstenībā tas nav apskats no otras puses, tas ir viens tāds milzīgs rituls, kur mēs nespējam tikt ārā. Ēdienkārtei ir jābūt kvalitatīvai. Pirmkārt, ja mēs gribam uz sevi skatīties kā uz tādu kvalitatīvu, veselīgu, maksimāli funkcionējošu, laimīgu cilvēku. Tas ir tāds pamats nevelti. Kas ir tas pamatiņš? Fiziskās aktivitātes, uzturs, tad šeit arī ir tas stāsts par to. Un tad es rūpējos arī, jo kas ir veselība, fiziska un mentāla labklājība. Un mēs ēdot nekvalitīvu, mēs ļoti sevi mentāli pasliktinām savu mentālo veselību. Un tas arī ir pierādīts. Pašvērtējumi, to, kā mēs sevi redzam spogulī. Jāsakārto ēdienkārti, jāsakārto dzīvesveids, jāsakārto fiziskās aktivitātes, jāsakārto galva, jo pašvērtējums sākas nevis šķīvī, bet spogulī. Un tas viss ir kaut kā jāsliek kopā. Un nevelti uzturs tiek uzskatīts kā viens no sarežģītākajām, tādām jomām visgrūtāk apgūstamākajām mūsdienās. Ļoti grūti to visu izdarīt. Bet ir vajadzīgs kāds cilvēks, kas var iedvesmot, būt blakām un palīdzēt un pateikt, ka, hei, tu pārēdies ļoti labi, viss kārtībā, nesatraucies. Vai mēs tagad varam pieregulēt šito un to, nejums priekšu, un viss ir labi. Kā ir tā, mēs vēlamies iet šādi, bet tā realitāte ir tāda, un tas ir pilnīgi ok, un tā tam ir jābūt. Tas ir cilvēcīgi. Kā ir ar kaut kādām papildu uzturvielām, uzturbagātinātājiem, vitamīniem? Vai tu uzskati, ka mēs spējam sev ikdienā nodrošināt ar ēdienu visu, ko mums vajag, vai tomēr ir kaut kādas situācijas, kad mums vajadzētu uzņemt kaut ko papildus? Principā cilvēks ir veidots tā, un šī ēdienkārte arī, ja mēs skatāmies no senčiem, viņi ir veidoti tā, lai mēs uzņemtu visu to, kas mums ir nepieciešams. Tas, kāpēc parādās uzturbagātinātāji, tas ir dēļ mūsu dzīvesveida nekvalitīvās pārtikas. Tad, ja mēs ēdam veselīgi, varam. Svarīgi ir arī skatīties, vai mēs sevi kaut kā mēs runājam, neierobežojam, pieņemsim, uzturā nelietojam piena produktus, tad tur ir jāskatās, ja, ko mēs varam likt vietā, lai to visu sabūvētu apakaļ, vai ir kaut kādas izolējošas diētas, ja, vai režīmi.
Tas, kas mūsu platuma grādos trūks, D vitamīns, tas ir vairāk kā skaidrs. Tas ir viennozīmīgi vajadzīgs. Varbūt arī omega-3, ja mēs nepietiekam apjomā ziltiņu, ja tur linsāklis un zaļo lapu dārziņus un kas te vēl mums nāk apakšā. Bet tās ir tās svarīgākās lietas. Un, kā es teicu, arī skatoties no kompozīcijas puses un no vēlmes kvalitatīvi veselīgi zaudēt svāru, ir vajadzīgs optimāls kalcija un D vitamīns. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mums trūks Latvijā kalcijas. Bet arī ir interesanti, kāpēc? Tāpēc, ka mums ir ļoti liels bažas par pienu un nepamatotas bažas. Un pēdējā laikā izskan šis viedoklis, ka vispār viņš nav vajadzīgs. Nevienam, ne pieaugušam, ne bērnam vispār nav vajadzīgs. Man dara bažīgu šī joma, kur mēs aiziesim un kā tas viss rezultēsies beigās. Kā ir ar šīm šķiedrvielām? Diezgan daudz ir šī pulverīša, kuras aptiekas ir pilnas un internets ir pilns gan detoksam, gan svara zudumam, gan lai attīrītos, jo mēs ikdienā neuzņem tik daudz šķiedrvielas, tad pirms šīs maltītes vai konkrētu skaitu dienā uzņem šos pulverus. Es negribu savu konkrētu nosaukumus, bet tas, kas šobrīd ir zināms, ka tas, kas ir mākslīgi sintezēts un nav iekšā dabiskos pārtikas produktos, viņš nestrādā. Šobrīd ir pētījumi, kas saka, ka rada lielu iekaisumu, alerģiju risku, hroniskās saslimšanas. Tātad beigās mēs varbūt to B vitamīnu vai varbūt tās mākslīgi sintezētās, varbūt tās ir dabīgās, par kurām tu runā, bet kaut kādas mākslīgās substances, viņas tieši otrādi apgriež mums to visu pilnīgi pretēju un var pat kaitēt. Mans ieteikums un mana tā vīzija un redzējums ir paņemam pilngraudu. Pilngraudu kārtīgas pusdienas, paņemam, apēdam grūbas, griķīšus, kvinoju, un šķiedrvielas mums būs diezgan lielā apjomā un jaudā, jo kā arī mēs, jautājums, vai mēs gūstam baudu apēdot tās šķiedrvielas. Kas tur īsti, es zinu, ka ir tādi pulverīši, kurus tu samājas un cilvēku ar riebumu izdzer. Nekad nekas tāds nestrādās. Tāpat arī maltīšu aizstājēji, ļoti populāra lieta, ja kad aizstāja visu maltīti. Tieši tā pati, tur ir ļoti daudz mākslīgie, tur saldinātāji un dažādas mākslīgas substances klāt, kas nestrādā un to situāciju var pasliktināt. Nē, viņi var uzlabot situāciju īstermiņā, bet tas noteikti nestrādās ilgtermiņā. Un pats pamatu jautājums ir tāds, vai tas tev rada baudu un vai tas ir dabīgs. Jo ķermenis šobrīd pat ir pierādīts, ka nepietiek ar to, ka, ja man ir vajadzīgs, piemēram, olbaltums, sēdīšu tagad tikai gaļu, un es to olbaltumu vēl dabūšu tieši otrādi. Tad ir pierādīts, ka ir vajadzīga šī veselīgā uzturšķīva kombinācija, kāpēc ir šīs proporcijas. Jo viena uzturviela, piemēram, tas C vitamīns, kas ir tajā zaļajā lapā, viņš palīdzēs uzsūkties tam augu izcelsmes dzelzī, ja? Tas darbojas sinerģiski kombinācijā. Un, ja mēs izolējam, tad atkal kā tas strādās, vai mēs vispār uzsūcam to, kas mums ir vajadzīgs. Kā tas notiek, ja tas ir sintētiski radīts, ja ķermenis viņu neatpazīs, viņš nav dabiskā tādā kombinācijā. Man nepatīk šī situācija, man nepatīk pulverīši, man nepatīk, es esmu tik ļoti tāda varbūt, jo nav jau tādas dzīvē pareizās vai nepareizās atbildes, bet es cenšos no visa šī izvairīties. Es cenšos vairāk pievērsties dabīgajām lietām, kas cilvēkam garšo, un lietām, kas cilvēkam rada prieku un baudu un labu sajūtu. Nevis, man bija viens puisis arī, kurš trenižera zālē dzēra blendētus rīsus ar kečupu, tāpēc, ka kāds viņam tur bija teicis, ka viņam vajag ogļhidrātus tieši tajā mirklī, un tad viņš aizspied degunu un mēģināja to visu norīt. Šādi ir tie rezultāti beigās, ja saklausoties dažādas, vai tas strādās? Varbūt nedaudz arī par to procesu ēšanas kā tādu, jo tas jau arī ir nepieciešams. Un viss tas graušanas un košanas. Un, man uzreiz nāk prātā par tām sulām, ko es iepriekš pieminēju. Kad tu izspied, pieņemsim, konkrēti svaigu piestu sulu, tur glāzi, kurā tur sajiet, 3 apelsīni, burkāns vesels un vēl kaut kas. Vai tu fiziski vispār to visu varētu sagraust? Vai tu varētu fiziski tajā brīdī, tajā vienā minūtē, cik ātri tu izdzer to vienu glāzi, apēst tos 3 apelsīnus, turklāt tev jau ir atvērts šūnas, tev ir tīrs, principā,
Nu, labi, ir arī minerālvielas un vitamīni, bet tev ir tīrs cukurs, tāds vienkārši blieziens. Jā, un turklāt nav šķiedra viela un nav viss tas. Jā, nu tas ir viens arī no tādiem galvenajiem momentiem, ka, nu, kā es arī ļoti bieži stāstu, nu, principā sanāk, ka mēs pašu labumu iemetam izkastē, nu, sākot jau ar to. Otrs ir, nu, kā tu saki, viss strādā, sākot jau no ar manu redzi smaržu, ja man ir jāredz, man ir jāpataust, man ir jāsakož, smadzenes zina, hei, es tagad kožu, tātad man būs sāta sajūta. Nu, ja godīgi tāds kokteilišs, es varu izdzert 3, 4, 5, 6. Jā, nu es esmu liels ēdājs, man patīk daudz ēst, bet tu vari apēst daudz vairāk, ja viņš tev ir, nu, kā substance, tur jutīs arī kaut kādu sāta sajūtu un kaut kādu, jā, un arī uzturvielas tu dabūsi vajadzīgās. Līdz ar to es neredzu jēgu, nu, izņemot gadījumus, ka tev jādodās, nezinu, sportot, nu, sportistiem, viņiem vajag ātru enerģiju, nu, vai atjaunojoties pēc slodzes, tā tas varētu būt kā tāds labs līdzeklis, bet es neredzu iemeslu, kāpēc. Ja tu man jautātu, ko darīt ar ābolu, es šādi izspiestu viņu vai sagrieztu gabaliņos, es teiktu, ēd ar visu mīzu, ar visu sērdi. Labi. Un, labi, par sportistiem varbūt tad ir kaut kādas atsevišķas situācijas, kurās akceptētu papildu uzturvielu ātru uzņemšanu. Jā, nu, zini, kā tu saki, ir situācijas, kas ir citas. Ja tur ir kaut kāda medicīniskie, iespējams, ka mums ir vajadzīgi arī kaut kāda maltīša aizstāja. Arī tādas situācijas mēdz būt. Bet nu, mēs runājam par tādu vidējo cilvēku parasto, ja kam nav nekādas tādas. Bet jā, ir situācijas, kad tas ir vajadzīgs. Nu, piemēram, nu, arī pēc sporta. Es pati, pieņemsim, pēc sacensībām, nu, kad bija, nezinu, 2 treniņu dienā vai 2 spēles dienā, pati spēlēju hokeju agrāk, ja, nu, kad tā enerģija bija milzīgi vajadzīga, bija baltmaize ar ievārījumu. Un man viņu vajadzēja tajā mirklī, jo nu, vajadzēja to ātru enerģijas būstiņu uzreiz pēc, lai atjaunotos. Bet tās ir situācijas, un tāpēc ir tā individuālā pieeja, ka, hei, es izvērtēju, tu esi tik un tik aktīvs, un tev tā baltmaize tajā mirklī var nostrādāt, un viņa tev būs laba un vērtīga. Bet tāpēc es saku, viss ir jādara mērķtiecīgi, pārdomājot un sapratot, ko es ar to gribu panākt, un kā tas strādās manam ķermenim, vai tas nāks man par labu tajā mirklī. Vai var ēst pārāk veselīgi? Nu, te ir tā pārāk lielās bažas varbūt. Šeit ir tā ortoreksija, ka es vienkārši, jo ja es ēdu pārāk veselīgi, tas nozīmē, ka es pārāk daudz satraucos, tātad man jau ir apakšā bailes no kaut kā. Un būtībā atkal ir tā nepārtrauktā domāšana par ēdienu, viss ir par ēdienu. Tas ir pat vēl trakāk kā cilvēkiem, kuriem neinteresē vispār nekas, ko viņi liek uz šķīvja. Ir svarīgi izsakot, protams, no kurienes tas produkts ir nācis, bet tajā pašā laikā kā paskatāmies pētījumus, jau tur, jā, dažkārt pat mūsu vietējais, dažkārt ir analīzēs sliktāks kā ārzemju, un līdz ar to mēs nevaram globāli teikt, ka mūsu audzētais būs tas pats labākais. Svarīgi ir mērķis. Ja es saku, nu, vajadzētu to tomātu, tad neuztraucamies tik daudz. Varbūt, protams, ir labi, ja tas ir no sava dārziņa. Tas cits tās ir ļoti forši, bet nebaidamies tik ļoti, ja to arī prātā nāk pacients, kurš viņš neēdīs zivtiņu, vajag omega-3, mums vajag neēdīs zivtiņu, bail no zivīm. Nu, nesatraucamies par to tik ļoti. Mums šobrīd vajag omega-3. Nu, paņem kaut vai to Maximus Rimi, nu, vienalga, kuru zivtiņu. Nu, vienalga, kuru zivtiņu ēd viņu, nebaidies no viņas. Jālaiž brīvāk. Tad, atkal, ja mēs jūtam, ka šīs domas kontrolē mūsu dzīvi, tas nenāk mums par labu. Un kā mēs varam mēģināt noķert to momentu, lai tad mēs neapēdam stresu vai pieķert sevi, ka mēs apēdam vai tieši pretēji neēdam vispār? Pašā tādā sākumiņā es saprotu, ka kaut kas īsti nav, es nejūtos īsti kā vajag. Labi, viens ir tur pie ģimenes ārsta un tā, to pēc tam, bet pašam sev to apzinātību, ko tu iepriekš vairāk kārtīgi pieminēji, ka apzināties, kā to noķert, rakstīt dienas grāmatu? Jā, es pat patiesībā saviem pacientiem esmu izstrādājis tādu smuku 2 lapu algoritmu par to, ka, hei, man tagad kaut ko riktīgi vajag. Es, kā es teicu, iepauzēju 30 minūtes, es apsēžos, paņemu savus darba lapus un uzrakstu, kas man šobrīd, cik ļoti man gribas, ko man gribās, kas ir tas, kāpēc man to gribās. Ja, nu, bišķiņ tāda pašrefleksīga. Tu pasēdi un mēģini saprast, jo tā ideja ir tāda, es iepauzēju un cenšos iedziļināties sevī, kas tur nāk apakšā.
Ja es nevaru atkost, stop, labi, visu ēdu, mēģinu nākamreiz atkal. Bet jā, aizpildot šādus, un tur arī sarakstu iekšā, kas ir tie cilvēki, kuriem pazanīt, kur ir tie mīlestības darbiņi, kas man uzlabos to noskaņojumu, ja tas ir slikts garstāvoklis, kas man mazinās stresu, ja tas ir stress. Nu, tur saliec tos algoritmus un tu saproti, kā sev palīdzēt. Bet jā, pašam pamatam tev ir jāapsēžās, jāpieraksta un jāuzdod sev godīgi jautājumu. Godīgi. Tad būtībā pirms doties pie uzturu speciālista vai dietologa būtu labi, ja būtu jau šāds kaut kāds backup, jau gatavs materiāls, ko iedot pārskatīt. Tas jau vispār ir tā profesionāli. Tas jau būtu par skaisto. Teiksim, pacients gatavojās, cilvēks gatavojās, viņš prasa, kas man ir nepieciešams, lai būtu tā vizīte maksimāli efektīva. Nevis pirmajā vizītē tu aizēji, un tu tev pretī pasaka, dari to, tur. Tā. Tad tu jau atnāc, tad būtībā šāda dienas grāmata. Jā, piemēram, tad, kad es darbojos ar pacientiem, es vienmēr lūdzu uztaisīt asinsainu. Ar sevi interesējošiem kaut kādiem parametriem diezgan daudz un apjomīgi, lai pirmkārt mēs redzam medicīnisko stāvokli apakšā, ja, lai tā nav tāda vispārīga saruna, ja, kas nav īsti par tevi. Otra lieta ir uztur dienas grāmata. Tas nozīmē 3-4 dienas pierakstu, ko es ēdu. Lai es spētu tev uzdot jautājumu, kāpēc tas un ko tas tev deva un kā tu jūties tajā mirklī. Un, ja tā ir vēl tāda emocionāla iedziļināšanās, tas jau ir vispār jau pa skaisto. Tad jau cilvēks ir nodrošinājies ar tādu, jā, un tikai tajā mirklī mēs varam tiešām efektīvi strādāt, lai palīdzētu un lai mērķētu uz tieši tām problēmu situācijām, kas ir svarīgas un nozīmīgas, nevis parunāt par to, kas ir veselīgs dzīvesveids un kas globāli visiem populācijā būtu vērtīgi, ja es abolītu vairāk. Diezgan interesanti ir, ka dažkārt cilvēks ierodās, viņš apzinās to savu problēmu, bet ir tā cerība, ka es šajās te analīzēs atradīšu kādu medicīnisku cēloni, kur būs tā maģiskā tablete, nevis, ka būs pašam jāstrādā, un tad citreiz tu redzi tajās sejās tādu pat nelielu vilšanos, ka tev būs pašam jācīnās ar sevi, nevis es varu kaut ko tev iedot pretī. Jā, ir ļoti grūti. Ir ļoti grūti patiesībā sadzirdēt to, ko es tev teicu sākumā, ka nav tādas lēnas pamatvilmeņas, nav tādas slimības kopumā, kas ir situācijas, kuras var risināt. Un tas ir tas, ko nav viegli dzirdēt, tāpēc, ka uzzināt, ka man to ir grūti risināt, tas noved no manīm atbildību. Bet uzņemties atbildību mums ir grūti. Bet, ko saka atkal psiholoģija, ka mums ir jāmāk uzņemties 100% atbildību par savu dzīvi visās jomās. Gan par slimībām, kas mums ir, gan par ķermeņa svaru, kas mums ir, gan par šķīvi, kas mums ir pusdienās un ko mēs tur esam saporcionējuši. Varbūt pirms jautājumu sadaļas, kas ir ienākuši no skatītājiem, var bišķiņu tādu ieskatu, kur tad meklēt šos speciālistus? Un kā varbūt tāds cilvēks bez kaut kādas papildus medicīniskās izglītības var novērtēt, ka šis speciālists, ka viņam drīkst uzticēties, ka viņš strādā uz pierādījumiem balstītiem ieteikumiem, ka neiebraukt auzās vai uz pašpasludinātu speciālistu konsultācijām iztērēt savus līdzekļus? Jā. Jo tu ļoti labi minēji pašpasludinātu speciālistu. Tas mūsdienās ir ļoti populāri, jo parādās uzturu konsultanti, piemēram, man nav skaidrs, kas tas ir. Nav. Svarīgi ir tas, ka apakšā tam cilvēkam ir medicīniskā izglītība. Tas nozīmē, ka viņš ir atrodams, viņa vārds uzvārds ir atrodams diētas ārstu asociācijā, viņam ir medicīniskā izglītība. Viņš māk lasīt un interpretēt šos medicīniskās nodotās analīzes un izvērtēt tavu veselības stāvokli, vismaz kaut kādā ziņā savas kompetences līmenī, bet tas ir tas pamatiņš, kam ir jābūt. Un tad otrais faktors ir jābūt šai emocionālajai piesaistēs. Pastos kaut vai ar bildi vai parunāju ar to cilvēku un saprotu, vai mēs esam uz viena viļņa, jo tur ir jābūt ļoti labai sadarbībai, tādai emocionālai saiknei, lai tas rezultāts tiešām būtu. Kā ar psihoterapeitu. Tieši tā. Kādas ir varbūt aptuvenās izmaksas, jo mēs zinām, ka šis nav valsts apmaksāts pakalpojums? Un bieži vien ir šie, es saprotu, ka individuāli katrs, bet plus, mīnus.
Zinu, kā labā ziņa ir tāda, ka situācija paliek labāka, jo apdrošināšanas ļoti jau strādā pie šīs situācijas. Un pēdējais, ko es redzēju, pat bija divas apmaksātas vizītes gadā, kas ir jau tāds wow, likās ļoti labs sasniegums. Bet cenas ir ļoti individuāls. Tur tiešām ir atkarīgs no tā, vai speciālists pieņem privāti, vai viņš darbojās kādas iestādes ietveros. Un jautājums arī, kāda ir šī sadarbība. Jo, piemēram, konsultācija vienreizē tas ir viena situācija, un no pieredzes var teikt, ka vislabāk strādā šī sadarbība, ka ir konsultācija, un pēc tam speciālists 2 nedēļas seko līdzi un atbild, un ir tādā interakcijā ar tevi un palīdz tev ieiet tajā tādā sajūtā, iedod kaut kādas savas rekomendācijas un varbūt to tonisiņu, to spieķīti, pie kā pieturēties. Un tās atkal ir citas izmaksas. Līdz ar to grūti nosaukt tādus, bet svarīgi ir, lai tā ir tomēr mazliet ilgāka sadarbība, lai tā nav viena reizīte, kur tu nevari neizpelnīties tādu pieķeršanos vai tādu emocionālu tādu ticību vai saikni, bet jā, ka tevi bišķiņ ievirza un pavada. Praksē tas strādā labāk. Jo dažkārt jautā tīri, mēs visi esam aizņemti un strādājam, un laika nav, un tā. Tad dažkārt ir šie jautājumi, cik man tas paņems laiku. Līdzīgi arī, kā es pieminēju to psihoterapiju, tad tur ir skaidrs, reiz nedēļā konkrētā laikā, ilgtermiņā, ilgi un dikti. Tad par šo te būtībā arī līdzīgi jautājumi ir, cik tas man paņems no manis, vai es vispār to varu šobrīd atļauties, gan, finansiāli, gan arī tīri laika intervāla ziņā. Tad, konsultācija, labi, ir speciālists, kas seko līdzi, bet tā droši vien ir attālināta. Bet būtībā tas ir reizi mēnesī, vajadzētu rēķināties ar tādu klātienes kontrolīti. Jā, tas būtu tas ir tas labais mehānisms, bet ir jāsaprot, ka tāds ēdienkārtas vai dzīvesveida izmaiņas viņas prasa šo laiku. Viņas varbūt mazāk prasa laiku tiešajā miedarbībā ar speciālistu, vairāk pašam ar sevi. Jo atkal praktiski varu teikt, ka labāk strādā tie rezultāti, kur cilvēks domā līdzi par to, ko viņš dara un kāpēc viņš to dara. Līdz ar to viņam mazliet vairāk ir pašam jāpavandās pa veikalu plauktiem un jāatrod tas sev vēlamais. Līdz ar to labāk strādā tās situācijas, kur tu velti vairāk laiku un pats iedziļinies visā tajā procesā, nevis tev iedot kaut kādu tādu gatavu, kas ir vieglāks īstermiņā, bet viņam nav tāda... Jā, gribās ātru rezultātu. Rītā no rīta piecelties un viss ir. Labi, paldies par sarunu. Tagad jautājumi pāris. Kāds ir jūsu viedoklis, vai vajadzētu aizliegt pārtiku, kurai nav pilnīgi nekādu uzturvērtību? Es tagad mēģinu iedomāties, kas tā varētu būt par pārtiku. Pilnīgi nekādu uzturvērtību. Nav norādīta varbūt, interesanti, kāds ir domāts. Jo, uzturvērtība vienmēr būs kaut kāda, mums būs oļķi, kaut kas tur iekšā būs, kas tas vispār ir, ko mēs ēdam. Bet ir dzirdēts stāsti, kad ir dažādi maltīšu aizstājēji bez jebkādas vispār norādes par to, kas tas ir. Ja arī kaut kas tāds ir dzirdēts. Mums noteikti nevajadzētu ēst lietas, kuras mēs nezinām, ko mēs ēdam, mēs nezinām, kas tur iekšā, un mums nevajadzētu ēst lietas, kuras mums ir grūti izlasāmas vai atkārtojamas, vai nesaprotamas. Es varbūt līdz galam neuzķēru jautājumus, pieļauju, bet grūti pateikt, es atbildēju. Katrā gadījumā vajadzētu aizliegt, droši vien vajadzētu aizliegt to, kas nav vērtīgs. Ja man dotu iespēju, es ļoti daudz ko aizliegtu no tā, kas atrodas veikalu plauktos. Kā tikt galā ar ēšanu aiz garlaicības un domām par ēšanu pēc tikko pieveiktas kārtīgas maltītes? Tad droši vien būs daļēji jau sarunas ietvaros atbildēts par to. Vienīgi šeit ir jau skaidrs, ka tas ir identificēts kā aiz garlaicības. Jā, te ir smuki, te ir jāapsēžas un jāsaprot, kāpēc es jūtos garlaikots.
Jo mūsdienu dzīvesveids atkal ir kāds. Cilvēkam ļoti gribas kaut kur skriet, kaut ko darīt, visu laiku būt aizņemtam. Tas ir labi. Ja viņš neko nedara, viņš ļoti bieži jūtas slikti. Tas ir tāds ikdienas jautājums, jā, es pieļauju, ka tas garlaicības moments, ka tā varbūt īsti nav garlaicība, bet tā ir kāda cita sajūta. Jo es pat nevaru iedomāties, jo tu vari iedomāties, kad tu esi bijusi garlaikota. Piemēram, man, ja ir situācija, ka man vienmēr būs ko darīt, idejiski, man liekas ļoti grūti mūsdienās būt garlaikotam. Tāpēc es domāju, ka ļoti bieži mēs sēžam, jo mēs atliekam kaut kādas lietas. Tas gan mēdz, tā ir populāra lieta. Mēs atliekam to, ko mēs negribam just, mēs negribam domāt, mēs negribam ķerties pie tā un šitā, un tāpēc es te sēžu un ēdu. Jā, bet tā ir cita sajūta, tā nav garlaicība. Jā, svarīgi ir saprast, kas tur apakšā sēž. Tad šeit ir par vakara apbalvošanu, to mēs izgājām jau cauri, un arī par jaunu ēdienu pamēģināšanu, šīs te bailes par ēdienu. Šis gan man liekas ļoti interesanti. Mēs iepriekš pieminējām par to, kādi būtu soļi, ja es saprotu, ka kaut kas nav īsti labi, tad tā dienas grāmata un sākam identificēt, kā saprast, ka nav labi. Ja man viss ir, es jūtos labi, man viss ir labi, es ēdu, kā es gribu. Tad viss ir labi. Līdz brīdim, kad tu nonāc, teiksim, speciālistu kabinetā, kurš saka, tev ir svars pa lielu. Interesanti, ka dzīve mums parāda, ka kaut kas nav riktīgi. Un, ko saka psihologi? Psihologi saka, ka viss sākas ar mazumiņiem. Piemēram, iekļuvu kaut kādā mistiskā avārijā. Piemēram, es te atkal bišķiņ filozofēju, bet idejiski. Tad es pēkšņi salaužu kāju, tad sāku slimot. Un šie gadījumi pieņemās aizvien vairāk spēkā līdz brīdim, kad dzīve tevi nosēdina parasti. Un tas ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras stāsts, kur cilvēki jau ir nosēdināti uz kādu mirklīti. Un tad mēs vienmēr runājam par to, ka, hei, vai tev nebija jau iepriekš impulsi, kas teica, apstājies, nomierinies, kaut kas nav labi? Bija. Ka pāanalizē bija, bet mēs ierojam galvu un skrienam tālāk. Bet, jā, svarīgi pieķert kaut kādu situāciju, ka, hei, man kaut kas notika ar to kāju, ko man dzīve saka tagad, man bišķiņ jāpiebremzē, jāapstājas, vai man tagad pieauga svars, kas tur ir, kāpēc viņš pieauga, vai tas ir stress, vai tā ir slimība, vai tas ir emocionālā mana kaut kāda nestabilitāte, kas tur notiek, un vienkārši ieraudzīt izmaiņas savā dzīvē un uz viņām reaģēt, jo dzīve mums rāda visos iespējamos virzienos. Paldies! Vai ir tādi produkti, kas palīdz tikt galā ar stresu? Ēdienam nevajadzētu risināt stresu. Palīdz atkarības mehānisms. Jā, šeit visi kraukšķi un visādi momenti, bet uz 3 minūtēm. Ēdiens nevar atrisināt emociju. Jo tā problēma ir tāda, ka es kā cilvēks es nevaru apsēsties un būt šeit un tagad viss. Man visu laiku ir emocija. Vai man ir kaut kādas bailes, bažas, stress, tas ir par rītdienu. Bailes nav par šodienu, vai ne? Un stress, tas ir par citu situāciju, ne tagad. Vai arī man ir kaut kāds dusmas, aizvainojums, dusmas, aizvainojums, kaut kāda nepiedošanas forma. Tā ir vakardiena. Un es visu laiku dzīvoju kaut kādās sajūtās, tas rada stresu. Ko man vajadzētu iemācīties? Es šeit apsēžos, esmu pati ar sevi, mierīgi elpoju. Šobrīd pārsvarā problēma nav. Tieši šajā sekundē, reti, kad ir problēma. Būs vai bija, ja nav. Es sēžu, es pelpoju, es mierīgi iedziļinos savās emocijās, savās sajūtās. Tas ir tas, kā mums vajadzētu, tā ir tā apzinātā dzīve, kā mums vajadzētu dzīvot. Bet mēs visu laiku dzīvojam emocijās, vakardiena vai šodiena vai rītdiena, un tas rāda to spriedzi. Mēs gribam ēst, un mēs mēģinām ar ēdienu atrisināt, tas nepalīdz, mēs atkal mēģinām kaut kādus citus veidus. Jāmāk pelpot, nomierināties, apsēsties, būt šeit un tagad. Tagad nav problēma. Kā ir ar veselīgajiem našķiem?
Ir tādi veselīgie našķi. Piemēram, man patīk našķoties vakarā, bet es našķojos tur, nezinu, ar fāzeru šokolādēm, čipšiem, kūciņām, cepumiņiem, kas vispār zināmi būtu neveselīgi našķi. Vai šo var aizstāt ar veselīgu našķi? Un vai nav tā, ka apbalvojot sevi vakarā ar veselīgu našķi, tāpat nav tā, ka mēs kultivējam to atalgojumu sistēmu? Tā tas ir, bet ar atalgojumu sistēmu arī svarīgi, ka tur ir ļoti liela korelācija ar ķermeņa svāru, un problēma ir tad, ja svars pieaug. Ja svars nepieaug, tad tur nav tik liela tā dopamīna sistēma un ietekme, bet atkal ir jautājums, kas tur ir ar to našķi, kāpēc to našķi prasās, vai tas ir iepriecinājums, apbalvojums, kas tur apakšā slēpjas. Ja es zinu, kas tur ir, un man vienkārši ķermeniski prasās kādu saldumiņu, es gribu sevi, es varu nosaukt vārdos, ka es tagad emocionāli ēdu, vai man ir bēdiņi, un es apēdīšu tagad našķi, un es izvēlēšos labāku kā sliktāku, tad viss ir kārtībā. Es apzinos, ka tā ir emocija, es izvēlos labāko no sliktāka, ir labāki, protams. Ja mēs paņemam kaut kādu batoniņu, nezinu, jebkuru veikalā nopērkam, vai mēs paņemam batoniņu, kur visas sastāvdaļas mums ir zināmas, piemēram, blendēta dateli, rieksts, rozīnes, tumšā šokolāde apkārt, iekšā tur vēl kaut kādi žāvēti auglīši un tā. Visus produktus pārzinām, viņš būs veselīgais. Mēs veselīgos našķus varam sagatavot paši mājās ļoti daudz un dažādas. Un arī tā ir mana stratēģija, ka man gribas emocionāli ēst, es ņemu veselīgāk kā neveselīgi, bet vairāk tāpēc, lai es justos labāk pēc tam. Bet vienalga saprotot, kas man apakšā ir, kāpēc man to našķi vajag. Tas ir tas, kas man visvairāk satrauc un par ko es visvairāk domāju. Labi, paldies. Vai ir kāds novēlējums skatītājiem? Mans novēlējums droši vien būtu ņemt savu dzīvi savās rokās un censties maksimāli uzņemties atbildību par visu, kas notiek mūsu dzīvē. Ar pozitīvu prātu, ar pozitīvu skatījumu un darīt visu pareizo nolūku vadītiem ar prieku, ar emocijām, ar labām sajūtām, jo tas ir tas, kas strādā un tas, kas liek mums dzīvot un motivē un iepriecina un virza uz panākumiem. Paldies par sarunu šovakar, bija ļoti interesanti. Tātad šo sarunu jūs varat noskatīties Veselīga Rīga Facebook lapā, Veselīgs Rīdzinieks mājaslapā, noklausīties Spotify sarunas par veselību un 2 gan YouTube kanālā. Šī bija 4. no 5 sarunām. Rītdien mēs tiekamies 6:00 uz pēdējo 5. sarunu, kurā tiks aicināta atkarības speciālists psiholoģe Elīna Brīla, un tēma būs, vai viegli būt mūsdienu jaunietim. Paldies, visu labu!